Jaungulbenes dzelzceļa stacijā te ir pilnībā pabeigti visi bruģēšanas darbi, atjaunojot vēsturisko laukakmeņu bruģa segumu. Senāk tieši šī vieta bija viens no galvenajiem satiksmes un pārvietošanās punktiem, kas vietējiem iedzīvotājiem nodrošināja nokļūšanu nepieciešamajās vietās. Kādu laiku šāda iespēja Jaungulbenē bija zudusi. Savā laikā te bija tāda interesanta situācija, ka vilciens garām gāja, bet nepieturēja. Un tad tā kā jaungulbenieši vēlējās arī, lai vilciens satiksme atjaunotos. Un ar laiku to arī izdevās tā kā panākt un pieturēja vilcienu šeit. Un tad mēs sākām skatīties, kā tad tā mūsu pietura izskatās. Šis laukums un pieturas vieta ilgstoši bija aizaugusi ar krūmiem un kļuvusi gandrīz nepieejama. Taču tagad, pateicoties iedzīvotāju iniciatīvai un sniegtajam atbalstam, tā ir atguvusi savu vēsturisko skatu un pieejamību. Kaut kādus divus atpakaļ, pāris talkas jau mēs lielās talkas šeit tā kā noorganizējām, satīrījām to teritoriju, nodzaļiem krūmus. Un tā kāds atnesa vecās fotogrāfijas, te kādreiz ir bruģēts laukums bijis. Tur viss bija tādā pat zālītē kā te blakus un tā. Un tad sākām skatīties un beigās uzrakstījām projektu, ka mēs šo laukumu tā kā gribētu atjaunot. Un šobrīd esam jau atjaunojuši un esam gatavi atrādīt un cilvēki labprāt brauc un tā. Projekts Jaungulbenes stacijas vēsturiskā laukuma atjaunošana īstenots biedrības Sateka izsludinātajā atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā. Tā īstenošanu veicinājuši paši iedzīvotāji, tā bija viņu iniciatīva. Tam bija arī nepieciešams līdzfinansējums un iedzīvotājiem katram, kurš piedalījās ar līdzfinansējumu, jau no savas puses saku paldies un no Jaungulbenes attīstības biedrības paldies. Un katram šim ziedojumam es saskatu tādas tā kā divas vērtības. Viena tā ir kopējā ārtava šajā mūsu paveiktajā darbā, un otra, ko es redzu, tas ir tā kā atzinums tam, ko biedrība dara, tāds atbalsts morālais, un tas ir gandrīz tikpat spēcīgs kā tā naudiskā vērtība. Papildus atjaunotajam bruģa segumam ir izveidots arī informācijas stends, kurā atspoguļota šīs vietas vēsturiskā nozīme. Bet šeit bija bijusi milzīga apbūve. Pati stacijas ēka ar visām palīgēkām un vienīga ēka, kas ir saglabājusies šobrīd, tā ir darbinieku dzīvojamā māja. Un arī šeit bija slavenā cērkociņu fabrika Jaungulbenes, kas arī tika uzspridzināta, diemžēl. Un tāpēc mēs arī stendā viņš ir vēsturisks. Mēs atspoguļojām vēsturi un skatoties no viena punkta, tā kā uz šo stacijas ēku, var redzēt, kur viņa vēsturiski arī atradās. Šeit nostājoties un skatoties cauri, var redzēt, ka tā tad viņa bija dzelzceļā Sliežu malā un tā tad arī redzēt visā viņas krāšņumā, kāda viņa izskatījās tā stacijas ēka. Pēc Otrā pasaules kara saglabājusies ēka šobrīd ir apdzīvota, taču savulaik tā bija nozīmīga stacijas sastāvdaļa, kur tika tirgotas vilciena biļetes. Šeit ir redzams skats uz staciju un tai pieguļošajām ēkām, kas arī pierāda to, cik šeit bija blīva apbūve, cik viss te notika pie tā dzelzceļa. Un šeit ir arī bildes no Jaungulbenes citām vietām iekļautas. Un tātad šī te baltā ēka ir vienīgā, kas ir šobrīd saglabājusies. Tā ir šī te sarkanā ēka šobrīd. Un slavenā sērkociņu stiebriņu fabrika Švāndorf, kas atradās tā kā otrā pusē ceļam. Redzot, cik šeit ir bijusi aktīvā iedzīvotāju darbība, mēs arī gribam atdzīvināt šo stacijas laukumu un esam runājuši ar kultūras pārvaldi, ka šeit varētu notikt tirdziņi, pulcēties iedzīvotāji dažādos pasākumos. Tā kā atdzīvināt arī šo Jaungulbenes pusi. Šeit, teiksim, mums arī tika kādas 4 talkas uzrīkotas, iedzīvotāji, talkotāji nāca palīgā, teiksim, pie tās bruģa noņemšanas, pēc tam pie salikšanas, pie akmeņu tīrīšanas. Tā kā paldies arī talciniekam no savas puses, gribu teikt. Un vēl paldies arī Gulbenes novada pašvaldībai, kur arī piedalījās ar līdzfinansējumu 10% apmērā, arī savus atspaids un arī tāda tā kā, atzinība, ka tas ir labs to, ko mēs darām. Arī nākotnē stacijas attīstība turpināsies. Iedzīvotāji cer, ka vilciens arvien biežāk piestās Jaungulbenē, nodrošinot ērtāku nokļūšanu nepieciešamajās vietās. Tāpat stacija iecerēta kā satikšanās punkts tirdziņiem un citiem pasākumiem, kuros tiktu godināta šīs vietas vēsture un tās nozīmīgā loma vietējās kopienas dzīvē.